Bija Košečkins uzbrukums, tomēr Ripa centra zonā ir zaudēta, un tagad jau jāsteidz aizsardzībā. Māris Jučers redzēja metienu, un Ripa diemžēl vārtos. Lehtonens. Mikls Lehtonens pirmās maiņas uzbrucējs. Līdz šim viņam nebija diezko laba sezona. Viņa arī visai nepārāk laimojošs vārds teica gan kluba atbalstītāji, gan arī galvenais treneris. Izlidot līdz viņa aizsardzības zonai. Tātad jāpamaina šī taktika, kā iziet no zonas, bet bīstams moments pie Jučera vārtiem. Diemžēl apspēlēja gan aizsargu, gan vārtsargu. Punkti, attiecīgi 5+5 būs iespēja. Pastāstīsim arī par Šipačova varoņu darbiem vienā no aizvadītajām spēlēm pret Masāļska Jugru. Šipačovs arī šajā situācijā atdeva rezultatīvu piespēli. Viņam ļoti bieži izdara Severs ar metiens pa vārtiem. Tagad atgūstam Ripu, varam doties pretuzbrukumā. Laba piespēle 1-1. Apšavārstāk Ripa vārtos. Fantastiski. Jānis Sprukts 1-1 izgājienā. Šeit jāuztiec arī viņam. Tā ir, es domāju, Košečkina visvārīgākā vieta, jo šos 2 metrus un vairāk savākt to saucamo mūrīti, būrīti starp kājām. Metiens pretī nobloķē pretspēlētājs. Vēlreiz laba piespēle. Miķels Rēdliks var piešā otrā pusē piespēle metiens uz vārtus Staps, ja nemaldos, vārtsāks. Redzēsim noteikti atkārtumā, bet ļoti tūl bijām vēl vienam vārtu gūmam. Tagad vēlreiz caur aizsargiem Guns Galviņš metiens pa vārtiem. Mēs tiešām teicam piespēli no Miķeļa Rēdlika. Saņēma uzreiz nemeta, pagaidīja, kamēr Košečkins jau uz kājsargiem bija. Paskatīsimies atkārtojumā, jā, izskatās likteni. Pēc otrajiem gūtajiem vārtiem viennozīmīgi labs spēka paņemies, un tas ir Mārtiņš Karsums. Jā, atgriežamies pie kolta sargātiem vārtiem vēlreiz. Prīmā, labs atkārtojums, labs spēka paņēmiens, laba sadursme. Spēles beigas ir mūsu komanda, acīm redzot, ir gūs. Roberts Bukars pēc Galviņa piespēles 7 sekundes līdz spēles beigām guva vārds, tāpēc arī bija iemetiens centra viduszonā. Un lūk, jā, trešos vārtus mēs zaudējām, kad Māris Jučers bija atstājis savu vārdsargu pozīciju.